Kas var būt interesantāks par to, kā pastrīdēties par to, kurš auto ir labāks, kur operētāja sistēma nekam neder vai kā pareizi ķert līdaks. Tādas īsti vīru sarunas. Bet kamēr Citlaužu šķērs Nākotnes parks ir uzmeklējis vienu no televīzijas kolēģiem, kas ir nolēmis nomainīt savu mobilo tālruni visai savdabīgā veidā. Pauls Timrods ikdienā lieto Sony Ericsson P900 sērijas telefonu, kas ir viens no tehnoloģiski pārbāstākajiem rīkiem. Taču tad kaut kas notika, un Paula telefoniskās intereses ir apgriezušās par 180 grādiem. Es to telefonu ieraudzīju pie brālēna darbā, kurš strādā Latvijas mobilajā telefonā, un tur nonāk visādi jauna modeļa telefonu uz kaut kādiem testiem. Man nenormāli iepatikās tas dizains. Viņš šausmīgi tāds asketisks, vienkāršs un ļoti neredzēts, nekam nav līdzīgs. Tāds ļoti robusts priekšmets un tik vienkārši tālāk nav kur. Lielāk vienkārši būt nevar. Un tā viņš jau tā smuka arī tā taisās tā ļoti mājīgi un milzīgi tie cipari un būri tā, ka it kā pirmā brīdī man liekas smieklīgi, te pašā laikā ļoti mīļi. Un tad es atcerējos tos daudzos cilvēkus, kas mūžīgi sarunās pie galda, ripina to vienu to pašu tēmu, ka es jau tikai piezvanīt un īziņu, man jau neko nevajag vairāk. Un tad, ja tiešām tikai piezvanīt un tikai īziņu, tad saņemiet, te tiešām nekā vairāk nav. Tu domā, ka te ir fotoaparāts, te ir ļoti šarmanta poga ar sirsniņa tāda. Zvans draugam apmēram. Īstenībā telefons ir domāts it kā cilvēkiem vecumā virs 55 gadiem, un tad šajā te sirsniņas pogā var ieprogrammēt savu mīļākā daktere, tad otra mīļākā daktere, tad tur, sievas, rādu, mazbērnu telefons, un tad, kad tu jūti, ka ir galīgi gals klāt, nospied to pogu, viņš zvana un zvana, kamēr kādu no šiem 5 sazvana, un tas saprot, ka ja zvana no šī aparāta, skaidrs, ka tam ir čābīgi un ir jāskiem palīgā. Vēl viena forša lieta, ka viņam ir lampiņa. Lampiņa ir nenormāli naidīga. Spīd, vai ne? Tumsā var iet droši tā kā baterija, un arī akumulators ļoti ilgi strādā, jo nekā nav vienā krāsā ekrāns, brūni cipari, brūni burti un dzeltens ekrāns. Tur nevar iztērēt daudz, jo arī nav ne mūzikas, ne radio, ne interneta, nekā tāda, kas tērēt bateriju. Un viņi iet ļoti ilgi, un viņš tiešām ir domāts, vai veciem cilvēkiem, vai cilvēkiem var patīk vienkāršas lietas. Jo pamācība arī ir izdrukāta ar lielākiem burtiem, nekā tu tā normāli cilvēks gaida. Un pamācībā, mēs 2. vai 3. rindiņā rakstīts, ja tu saspaidīji pogas tā, ka neko vairs nesaproti, vienkārši aiztaisi vāciņu. Un telefons atgriezīsies izejas pozīcijā. Pilnīgi muļķu drošs, vienkārši pasākums. Šis telefons ir pamatā paredzēts veciem ļaudīm, lai nebūtu jāģimerējas ar liekām iespējām un sīkām podziņām. Sānos iebūvēta liela poga ieslēgšanai, spuldzei un taustiņu bloķēšanai. Cilvēki ļoti bieži neizmanto lietas, kuras viņam vajag, un normālā pasaulē cilvēks arī Ferrari nopērk jau tajā vecumā, ka jau bišķi mīkli galvā viņš vairs nav spējīgs reāli sekundes tūkstošdaļās un simtdaļās reaģēt un trāpīt to mašīnu vairs līkumā, bet tikai tajā vecumā viņš jau to mašīnu ir pelnījis. Īstenībā tajā vecumā vajadzētu braukt ar pensionāru mašīnu, lielāku stūru, ar lielāku spidometru, ar tādiem ritīgi lieliem šriftiem uzzīmētiem cipariem, ar ērti atveramām durvīm, tā ka nav jākāpj ārā, tā ka pakaļ zemāk pa ceļgaliem, kur sarot krustuniskās saites, bet cilvēki negrib sev atzīties, ka viņi kļūst veci, un viņi nopērk 60 gados Ferrari. Priekš kām? Sen pa vēl, vajag nopirkt normālu autobusiņu un braukt, tā ka tu kāp, izšļūts ārā un normāli aizēj. Bet negribas sev atzīties. Un kas otra vēl lietiņa, ja tu, piemēram, ieej kaut kādā funkcijā, kur tev kaut kas, piemēram, nav, nav neviena nosūtītā īziņa. Viena ir, pieņemsim, saņemta, kas mums varētu nebūt nenosūtītās. Viņš rej tā kā suns. Tā kā zina, ka suns sargā māju, nav. Saimnieks nav, suns atnāca. Man tā iepatikās šis otrs telefons, ka es vienkārši nopirku vēl vienu numuru. Vienkārši. Vai nav jauki. Un tas ir klusākais, ko var dabūt. Es domāju, ka dzird arī tur pie tās mājas. Vai ne? Ir ļoti, jā. Es esmu viens no telefonu lietošanas dinozauriem, jo šim tūliņ būs 4 gadi. Un es tā bažām gaidu, ka viņš varbūt vienu dienu, varbūt uzkārsies, kaut gan tūliņ 4 gadus to nav izdarījis. Un tad es tādu sagaidīšanu, pēc paņēmu to vecu cilvēku telefonu. Tā kā, ja kas, tad es varu turpināt zvanīt, bet šis apbrīnojumā kārtā ir mests zemē, peldējis, bijis apkārt visam šitam sastūdītajam globusam reizes 5, un nekas ar viņu nav noticis. Jāteic, visai dīvaina izvēle pēc tāda aparāta, kāds ir Sony Ericsson. Ar fotokameru, skarienjutīgu ekrānu, internetu, plānotāju, mūzikas atskaņotāju un visu, ko vien īsta tehnoloģisks sirds var kārot. Bet tā viņi līdzīgi apsties, Tā pēc formas un tā smaguma, pēc krāsas, tie robiņi aizmugurē pat ir ļoti līdzīgi. Tur kaut kāda līdzība ir. Neraugoties uz to, ka telefons radies apmēram pirms 3 gadiem, beidzot ir parādījušies arī Latvijā. Tiesa par mūsuprāt nepārāk piemērotu cenu, nedaudz pāri par 100 latiem.
Bet, ja nolēmiet aplaimot savu tēvu vai vectētiņu ar šādu ierīci, iepriekš 5 reizes padomājiet. Var gadīties, ka viņi nemaz tik vecs nejūtas. Un tad nu varēsiet pievienoties Paula Timrota pulciņam un radīt jaunu telefonu lietošanas stilu. Ērti, parocīgi un nekā lieka.